Nu, nepatīk man šī tāda skati. Iesim pa Ēzelīšu taciņu. Trādrīt, rālā. Man jau ir paranoja, kad kaut kādā lietas pūtienā viņi ir aizpūsti. Dzīvot citur. Ir fu. Tā, mēģināsim izvērtēt situāciju. Cik bīstams izskatās gremlins? Gremlins izstās sauss. Varbūt viņš būs mīlīgs šodien. Bulka kā bulka. Un kura kūkainais rekurēni. Man būs savaldīšanas pasākums. Es nezinu, vai jūs kaut ko dzirdat, jo pūš vējš un ārēji taifūns. Un viņi, nu nāci! Kāpēc man jāiet pa peļķi? Uz tos prausīm. Es jau domāju. Vai tu mans lielopāds ar pa gremlinu palicis? Kāpēc korķim ir jāiet ar mazdārziņu? Pagaidi, es ir parādīt mazdārziņu. Pagaidat. Nu, kas ir? Ar, kā visi nāk? Pateikt čau. Kā visi nāk? Pateikt čau. Labdien! Paskatieties, ko es jums atnesu. Šitā ten. Čau maziņš. Čau Salamī. Es atnesu kaut ko ļoti foršu. Jā. Čau mazais gremlin. Čau bulkān. Kāds mums šodien ir noskaņojums, meitenes? Man nav jāiet uzvilkt ķivere un jāizsauc jau tagad zirgu policija. Es jums uzlikšu apausīšas, meitenes. Labi? Jā? Mēs visi sarunājām. Ko meitenes mācās? Ķirsīti, es saprotu, ka tu gribi ļoti asistēt, bet mēs parādīsim, ko meitenes mācās pašas ar sevi tagad. Tu nesīsi tā, lai tev nepiekāpjās, jā? Bulciņi izstās tieši tādu pašu taktiku. Jūs esat ļoti gudri. Kļūšas dusmīgs, kār par kājiņu. Izskatās, ka viņiem te būs ļoti ilgi ar ko nodarboties. Mums ir miers vismaz. Un neķirsīt. Iesim brāli pamocīt, kamēr meitenes ir aizņemts. Man ļoti patīk. Bet kaut kā jau tie mežoņi ir jāaudzina, vai ne? Un mežoņi ir jāaudzina. Kļūksts reāli dusmīgs. Mozais šitas, kā sauc tam gremlinam, bija arī mīļais vārds. Jo viņi ir tikai, viņi ir sausi. Viņi ir sausi un tāpēc viņi mīļi. Ejam pie brāļa. Iesim pastīties, ko bratans dara. Zini, kas ir? Tev ir ļoti skaists deguns, sēdzīgs, smuks. Bet man sāk likties, ka tikai man nav jāiet pēc sunscreena šajā psihopātiski karstajā svelmjainajā dienā. Vai ne? Jā. Jo kaut kāds SPF, acīm redzot, vienalga iet arī caur mākoņiem. Un no kākala tas deguns neapsvilst, vai ne? Ko mēs šitā ten smērēsim. Čik, sunscreen. Labi? Es atnākšu. Un tad mēs uzliksim apaušus. Ja tu man kodīs, būs baigie sūdi. Jā. Mēs uzliksim apaušus. Un tad mēs tev sasmērēsim, jā? Labi? Pasties kā māsām. Ko nāk māsa ar savām auklītēm. Man tā liekas, ka tu man iekodi. Vai tā varētu būt? Čau, čabatim. Es aiziešu pakaļ sunscreenam un tev arī vajag apaušas. Jā, lai ir godīgi. Un jūs trenējieties paši ar sevīm te. Jā? Ķirsīts neļauj viņam nāk. Ķirsīts teikt, es pati viņai vilkšos pakaļ. Kāds sašutinājums? Man ļoti patīk. Kādēļ šitas ten ir vajadzīgs? Tas ir tādēļ, ka viņi pierod, ka tie apauši pa galvu tur kustās un maisās. Viņi arī pierod pie tā, ka gar kājām velkās striķītis. Viņi pierod pie tā, ka viņi uzmin uz striķīti un saprot to, ka tam ir arī kaut kādas sekas. Viņi var paši ar sevīm tur izraustīties, izdomāt lēnām, kā tikt ārā no šitās situācijas. Kas ir ķirsīt? Jā, es zinu, ka tu visu šito ten māki. Jā. Jo pēc tam nākamais, ko viņi mācīsies būt piesieti. Un mums šitas ten solītis ļoti palīdzēs tai mācībai.